Šodienas tēma visiem sāpīgā tēma, es domāju, visi riņķi apkārt runā par to, vai mūsdienu motori ir nekvalitatīvi un neusticami. Un atbilde ir jā, tā ir taisnība. Tad sīkāk pastāstīšu, kāpēc tas tā ir. Mēģināšu daudz nemuldēt, jā. Tāpat neviens īstos garos video neskatās, mēģināšu to pašu sulu, to pašu kodolu pastāstīt, un tad varbūt, ja kādam kādi jautājumi, to var sīkāk arī pastāstīt, bet, es domāju, jautājumi nebūs. Tā tad galvenā problēma, inženierijā, protams, saprot, ka to, ko viņi ražo, tie motori jau ir, nekvalitatīvi, ja tā varētu teikt, Bet pastāv viena tāda lieta, kā nosauksim to par ekoloģiju, un visa pamatā 90% šī ir tā galvenā lieta, kāpēc mūsdienu motori ir neusticami, ātri viņi izbeidzās, nekāds resurss, mūsdienu motoriem varētu aizmirst tos gadījumus, kad viņi spēja nobraukt tur miljonus, kaut kādi vecie Mercedes, BMW, MP7, tur Volvo D5, tāda motora vairs nekad nebūs, diemžēl, un ar to jāsamierinās. Tad redzēt, kur rodās problēma, kāpēc ekoloģija galvenā lieta, kas ietekmē motoru šo te uzticamību. Lai sasniegtu šīs te normas, saucamās euro, tur jau sākot no 4 līdz 6, varbūt pat jau ir kaut kādas, neesmu skatījies, varbūt pat lielāks, varbūt jau ir 7, nav nejausmas. Tad, lai šīs te eiro normas sasniegtu, ko ražotāji dara, viņi izmanto pirmkārt, ražošanā viņi izmanto detaļas, kas ir mazākas, vienmēr sakot, mazāki virzulīši, ar mazāku materiālu daudzumu, mazāki zobrati, mazākas ķēdes, tādas ķēdes vispār ir, viss tiek mazāk taisīts, tur, piemēram, kādām vecajām Mercedesam tur būs ar diviem, kā saka, dubultā ķēde, tad mūsdienās būs tur kaut kādām Mercedes dzinējām, tur no kaut kāda paņemta bērna velosipēda, tur apmēram bez mazā izmērā ķēde uzlikta. Tad, ko viņi ar šo te sasniedz, ka viņi izmanto šīs te visas detaļas, principā, maksimāli samazinātas lielumā, gan materiāla kvalitātē, visā pārējā, viņi iegūst to, ka motors griežās vieglāk. Un, kā zināms, ja motors griežās vieglāk, motors, attiecīgi, mazāk patērē degvielu, un, ja motors mazāk patērē degvielu, motoram ir mazāk izmeši, Tad pirmā lieta ir detaļu izmērs, slīpsvītrā kvalitāte un lielums. Izmērs tas pats, labi. Tad tā ir pirmā lieta. Tad otrā lieta, kas ir caur dirsu, viss ir palaists, tad otrā lieta ir dzinējām eļļa. Dzinēja eļļa, motora eļļa, sauciet, kā gribat. Ja mēs paskatāmies, kādas ir mūsdienu šīs te motora eļļas, tad lielākoties varam redzēt, ka viņas nebūs lielākas par 5V30 viskozitātes ziņā. Tad mums ir šādas te aptuveni, 5V30, tas vēl varētu teikt, ka ir ok, varbūt pat tad mums ir šitādas te 0V20, 5V20, tad ir 0V12 pat, un pat dažos gadījumos kaut kādos hibrīdos 0V6, kas ir vispār vienkārši, nezinu, kaut kāds ūdens, kas tur tiek lietas iekšā. Kur problēma šo te ir? Problēma, principā ir viena laba lieta, augstā laikā šīs te eļļas ļoti labi plūst un aizsargā dzinēju augstā laikā, bet līdz ko dzinējs ir uzsilis, šīs te eļļas paliek kā ūdens, tāpēc, ka viskozitāte ir ļoti zema.
Ko tas mums dod motoram? Ja viskozitāte ir zema, atkal tas pats, kā sacīt, jā, atkal tas pats. Jo zemāka viskozitāte, jo motors vieglāk griežās, motoram ir mazāka bērzes pretestība, motors mazāk patērē degvielu. Ja? Jo motors mazāk patērē degvielu, jo mazāki ir izmeši. Atkal, jā, ekoloģija, eiro, visas šitās sūda normas. Ja? Un it kā viss jau būtu jauki, bet ir viena problēmiņa. Ja? Šīm te visām šķidrajām eļām. Ja? Viņas labi pasargā motoru, kad motors ir augsts, bet līdz ko motors uzsilst, viņu spēja noklāt virsmu, to uztaisīt aizsargkārtiņu starp rotējošo daļu, pieņemsim, kloķvarpstu un šāli, šis te virskārtiņas biezums ir ļoti, ļoti plāns. Līdz ar ko, ja motors kaut nedaudz pārkarst, vai viņam kaut nedaudz parādās nodilums un nedaudz zūdeļas spiediens, kaut arī, ja viņam kaut kas absolūti ir pārāk liela jauda, ja kaut ko jūs tur nočipojat, viss slikti, ja viņš šo te smalko virskārtiņu, eļas aizsargkārtiņu pārplēš. Un, principā, rotējošās daļas nonāk kontaktā viens ar otru, un jā, viss tālākās sekas, aprauts šāls, un tādā pašā garā. Tā vietā kādreiz, ja mēs vecajos motoros izmantojam tādas eļas kā 10 vai 40, 15 vai 40, kas tur vēl bija 0 vai 40, ja? Vecajos motoros, tādi jau jaunajos mēs jau redzam tās šķidrās, ja? Tās eļas, kas tikai tur praktiski kā ūdens tek, viss labi, ja? Degvielas ekonomijā, bet nekas nav labi, ja mēs skatāmies motora ilgdzīvošanā, ja? Šīs te eļas nodrošina daudzreiz labāku aizsardzību motoram, viņas patērē vairāk degvielu, bet viņas maz motoru spēja aizsargāt no nodiluma, aprautam šālēm tādā garā. Ja? Un tad trešā lieta, atkal ekoloģija, ir DPF plus pārējie filtri. Ja? Pārējie filtri. Un atkal, ja mēs attiecamies uz to, ka šis ir ekoloģija, viņi speciāli uztaisījuši DPF filtrus, kas to mums sliktu dara. Sliktu mums to dara, ka motors brīvi nelpo. Ja? Viņam šim te motoram jātērē papildus resursi, lai, teiksim tā, tiktu galā ar šīm te ekoloģiskajiem sūdiem. Jā, es nezinu, kā viņas vēl pareizāk nosaukt. Un, jā, arī vēl šis attiecās uz šo te arī, lai DPF neaizsārētu, ir speciāls dzinēja eļas, piedevas speciālas, kuras palīdz uzlabot DPF ilgmūžību, bet viņas nepalīdz uzlabot motoru ilgmūžību. Tā kā tā kaut kā, jā. Un tad, jā, pastāv visādi kroplie risinājumi, kā, pieņemsim, Fords, vispār ienīst Fordu, tas ir pretīga kompānija. Viens no piemēriem ir EcoBoost dzinējs. Ja. EcoBoost. Viss šajā slēpjas jau šajā nosaukumā Eko, ja jūs redzat šo nosaukumu, vienkārši beidziet pa gabalu, jebkurā gadījumā, ja ir nosaukums Eko, viss ir žopā vienkārši, ja. Jo, ko izdarīja Fords? Fords ielika iekšā šo te, kādu bija, zobsiksnu, ja. Viņš zobsiksnu peld motoreļā, it kā jau doma laba, ja. Atkal tāpat doma, kāpēc viņi ielika to zobsiksnu iekšā motoreļā, tāpēc, ka tas samazina degvielas patēriņu, un līdz ar to tas samazina izmešus, un jā, it kā jau viss baigi jauki skaisti, bet zobsiksnē dilstot, jā, rodās visādi netīrumi aizsprosto eļas uztverē, un motors mirst, jā, vienmēr sakot. Happy days, jā, motors pat nenoiet 100 000, motors jau ir miris. Tā kā tā, jā, mēģināja ātri izskriet cauri. Tātad galvenās problēmas mūsdienu, teiksim tā, motoriem. Pirmais ir detaļu izmērs,
Kāpēc? Tas ir, lai samazinātu rites pretestību, masa nebūtu liela, un, ja samazinātu rites pretestību, samazinātu degvielas patēriņu un uzreiz ekoloģija ir labāka, ja? Izmeši mazāk, tas pats ar dzinēju eļu, šīs te visas ūdeņainās eļas, ja? Viss jauki labi, kamēr dzinējs strādā, bet absolūti nekāda noturība pret nodilumu, pret slodzēm lielām, pret paaugstinātām temperatūrām, mājās starp citu temperatūras arī. 4. Mūsdienu motori ir ar augstu temperatūru. Temperatūras īpaši dīzeļiem, pat tiem benzīniem, bet nezinu, dīzeļi normālās temperatūras mūsdienu zinājumi ir no 95 līdz 105 grādiem. Ja? Un atkal jau šīs te katastrofāli nepalīdz motoram dzīvot ilgāk, jo augstāka temperatūra, jo lielāks detaļu nogudulums, tāpēc, ka pie augstākām temperatūrām eļas aizsargspējas sāk kristies. Ja? Jo augstāka temperatūra, jo sliktāk eļa aizsargā dzinēju. Un kopumā tas dzinējiem nepalīdz, jo dzinējā, tā optimāla temperatūra būtu ap 85-90 grādi. Bet ko viņi iegūst paceļot šo temperatūru? Atkal tas pats stāsts ekoloģijai. Ja? Jo augstāka temperatūra, jo pilnīgāk notiek degvielas sadegšana, jo zemāka ir izmeši. Līdz ar to uzlabojas ekoloģija. Un atkal jau inženieri domā par to, kā samazināt izmešus, nevis kā paildzināt jūsu motoru, teiksim tā, dzīvotspēju. Ja? Tā kā tā, ja? Un saliekot visus šos 4 punktus kopā, mēs iegūstam, to, ko mēs iegūstam. Mēs iegūstam mūsdienu motori, ja? It kā viss jauki un skaisti, bet mūsdienu motori, ja? 100, 150 tūkstoši un pa lielam jūs to motoru varat mest ārā. Tā kā tā, jā, diemžēl tā tas ir. Neko mēs tur neizdarīsim. Īpaši Eiropā, ja, Eiropieši vispār, es nezinu, sajukuši prātā ar šīm ekoloģiskajām murgiem, ja, kaut gan principā lielākie piesārņotāji pasaulē ir kaut kāda Indija, ASV un Ķīna, ja, kur vispār tur liek mīksto vispār kaut kādām ekoloģiskajām normām, ja. Bet, Eiropieši jau kā parasti, ja, vienmēr viņiem ir jābūt pirmajiem un vienmēr, ja, viss ir jāsačakarē, tā kā paldies, ja, Eiropai, bet, tā tas ir, diemžēl. Labi, dai, pīsiņš, tiekamies nākamajos video.